Hei! Kauši! Es nopirku vienu no lētākajiem motorzāģiem, kādu vien pie mums var nopirkt. Nu, un es tev arī varētu parādīt, kāds ir šī un kā viņš strādā. Ja tev interesē, kas kastīte iekšā, turpini skatīties. Laižam! Kā jau priekšā pasaka, norādes uz kastes, tad tur iekšā ir motorzāģis. Un, jā, maksāja viņš 118 eiro. Un tas bija uz atlaidi. Tā viņš ir kaut kāds 169 vai kaut kas tam līdzīgs. Par šito naudu mēs dabūjam kaut kādu ļoti vienkāršu miksēšanas trauku, aizsargu, sliedai, pašu sliedi. Un sliedi te ir rakstīts 47 cm gara. Sajūgs bremze. Ekstra vēl viena ķēdes, vienkārši pats piemet klāta tāda ideja, ka, noderēs visticamāk. Tad mēs dabūjām līdzi ķēdi, šitā bija komplektā. Tā mums ir loriņa. Instrukcija. Komplektā līdz nāk standarta klasiskā šitā te svečatslēga. Kaut kāds mazais plakanais skrūgriezīts un seškanta. Un pats galvenais. Lai būtu pavisam godīgi, pašā sākumā jau veikalā ir tāda sajūta, ka tu tur lokā, bišķi tā kā kaut kāda plasmasas gabala. Bet par šitādu cenu tas nav nekāds brīnums. Baigi man nepatīk šitai visā būvē. Šitas te čokam kloķis, viņš vienkārši liekas tāds pilnīgi tāds nekāds. Bet, ja viņš funkcionēs, tad nekāda pretenzija, vai ne? Es domāju, ka mēs viņu arī saliks tagad kopā, uzpildīs šķidrums, un izmēģinās, kā tas viss strādā. Jaun un spīdīgi. Vat kas ir, tas ir. Nekad es pilnīgi jaunu motorzāģi rokā neesmu turējis. Šitā. Kā bija ķēde liekas no šī gala virsū. Ķēde liekas virsū no tā gala. Trāpījam iekšā zvaigznē. Un galvenais liekot viņu virsū, skaties, lai šitas te mazais pipstiķis, redzi? Te tāds štoks uz āri. Lai tas trāpīt iekšā šeit. Šitas te ir domāts, lai tu varētu regulēt savu sliedu uz priekšu uz aizmuguru, līdz ar to, lai tu varētu noregulēt savai ķēdei, cik viņi ir nospriegoti. Un jo vairāk to lieto, jo vairāk viņi stiepjas, jo vairāk viņi ienospriego. Jebkurā gadījumā, ja tu vienkārši neskatoties, uzmauks viņu virsū un pievilks šitās te divas skrūvas, tu viņu nolauzīs un ķēdu vairs nospriegot normāli nevarēs. Un regulē viņu ar šito te skrūvu griežot. Šitas te krānīši pārvietojas vai uz priekšu vai uz aizmuguru. Jā! Pirms spriegot ķēdi šitos uzgriežiņus vajag tā kā pievilkt, tā kā palaist vaļā, tā lai slieda baigi nekustās pa sāni, bet tai pašā laikā, lai viņi var pakustināt uz priekšu uz aizmuguru. Bišķiņ pagriežot ķēdi, tu redz, ka viņi ir diezgan vaļīgi, un tad tu zini, ka vajag pievilkt nedaudz. Es domāju, ka šitā pagaidām būs ok, jo tagad mēs viņu iekustinās un ieeļos, tad mēs varēs pievilkt. Laiks sapildīt kaut kāds šķidrums. Svarīgi tas, lai nekad netrūktu ķēžeļi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tavu ķēde sāks pa sliedu strādāt pa sausu, pirmkārt tavu ķēde karsīs, stiepsies un tā tālāk, otrkārt viņa ātri notrulināsies, treškārt viņa iznīcinās ar laiku tavu sliedu vienkārši. Priekš tam ir speciāls ķēžeļus un viņus vienkārši vajag uzpildīt. Katru reizi, kad tu lej degvielu, tad parasti arī piepild bāciņu. Es proči, ka vajadzēja traktori, bet es neiešu pēc traktora. Skaisti. Perfekti vienkārši. Baigi pārcensties šitos te korķīšus vilkt nevajag. Burtiski pievelc viņu ar pirkstiem un vaļā tu viņu varēs attaisīt ar šito te atslēgu. Bet pievilkšana tikai un vienīgi ar pirkstiem, nepārcenties. Zāģis ir divtakters. Divtakters nozīmē ko? Tas, ka viņam nav sava eļošanas sistēma, tas, ka tas ir divtakt motors, tas nozīmē, ka viņam tāpat kā veciem špēriņiem ir jājauc ceļi kopā ar benzīnu. Pirms jauc degvielu kaut kādai ierīcei, atceries, kā parasti uz ierīces pašu virsū vai instrukcijā vai uz kastes ir rakstīts, cik tieši kādās proporcijās ir jājauc. Šitai gadījumā pat uz šitās te pabriesmīgās kanniņas rakstīt 40:1, tāpat uz zāģi rakstīt 40:1 un tāpat uz kastes rakstīt 40:1. Tas nozīmē 400 gramu benzīnu un 10 gramu eļļas. Bāciņā iet iekšā, es jums tūlīt pateikšu. Vairāk nekā 400 gramu. Pirms zāģi startēt, atceries, ka jāuzpludina degvielu
Tas nozīmē, spaidi šito te maziņo, kamēr te parādās šķidrums. Un vēl kādu 3 reizes. Var paraut čoku. Un slēdzas uz onu. Šitas viltnieks burtiski vēl nekad nav palaists. Šitā būs pirmā reize, bez editēšanas, bez kaut kādiem trikiem. Tā kā, jā, tūlīt mēs redzēsim, kur reizi viņi ir uzraut tikko no veikala. Čoki iekšā, mēs dzirdējām pirmo purkšķi. Tas bija labi. Un es atceries, ka šī nav instrukcija. Viss, ko tu dari, atkarīgs pilnībā no tevs. Ievēro drošības tehniku, nedara tā kā es. Uzvelc austiņas un strādā labi vērdināmās telpās. Un, protams, viss triks, ko tu te redzi, izpild profesionāļi kontrolētos apstākļos. Un es nenesu nekādu atbildību par to, kāda ievainojuma var notikt. Ja tu mēģini atkārtot to, ko tu redzi, ja nosmoc dūmos, mājās nenāc. Baigi nepatīk, ka es neredzu, ka viņš eļļas pļaut ārā. Ķēdes eļļas plūsmai regulējam, lai iegūtu pareizi plūsmu, ievietojiet skrūvgriezes sajūga pusē. Instrukcijā tomēr ir rakstīts kaut kas lādzīgs. Bet tai pašā laikā te ir rakstīts, ir jāuzstāda atpakaļ vāks un pieskrūvē to ar abiem riekstiem. Ja tā godīgi baigi interesanti, es burtiski redzu, ka viss ķēdi ir ar eļļu. Un kaut kādā brīdī es sāku redzēt arī, burtiski te aizgāja baigā eļļas kārti. Un varbūt es vienkārši neredzu, varbūt tur tā lieta. Bet jā, reku vēl eļļa ir. Es šito te skrūvu, es viņu grozīju. Un tā līdz galam es arī nesapratu, kā viņi regulējās. Nu, labāk pa daudz nekā pa maz. Ja tev liekas, ka tu šitās brusiņas esi redzējis, tad tev ir taisnība šitās te tās, ko mēs izvāc ārā no grīdas. Un liela daļa no šitiem kadriem, kur mēs kaut ko griežam, es atstāšu vienkārši neapgriezts. Tāpēc, ka tas ir tas, kas man pašam visvairāk instrumentu apskatos patīk. Redzēt, kādā ātrumā skrūvpistoli ieskrūvē skrūvu, kādā ātrumā zāģim var stumt cauri materiālu un ar kādā ātruma zāģis griež. Labi, šie ir tad satrunējuši reāli nekādi. Es domāju, ka vajadzētu nosāģēt kaut ko jiftīgāk. Tad nu pirmajā vakarā patestējām arī uz pagājušā gada zāģētiem kļavas zariem. Tas gan ir diezgan paciets koks, neteiks gan, ka baigi lielais. 11, varbūt 20 cm diametrā. Bet, kā redz, zāģis ar viņiem tiek galā bez problēmām. Jāpamēģina kaut kas lielāks. Tāpēc nākamā dienā sašķērējām baiķis, kas turpat zemē guļ jau no pagājušā gada. Galvenais, ko tu vari redzēt no šitā kadra, un tieši tāpat galvenais, kas man šitai zāģī vajadzīgs. Tas, ka viņam pietiek jaudas strādāt arī gandrīz visas lietas platumā. Visticamāk, ja tev ir normāls firmas zāģis, tu šito problēmu nezini. Bet lētiem zāģiem, ko es esmu turējis rokā, ir diezgan izteikti tas, ka viņiem nepietiek jaudas. Tas nozīmē, ka tu savu zāģi nevar spiest iekšā materiālā, tāpēc, ka viņš vienkārši nespēja viņu griezt un ķēde apstājas. Kaut kas kopīgs gan lētiem, gan dārgiem zāģiem ir tas, ka viņiem nepatīk, ja zāģē iekšā zemē. Tavu ķēde vienkārši notrulināsies, tāpēc apgriez baļķi otrādi un piebeidz zāģēt jau no augšpuses. Nu un šis jau ir nedēļa vēlāk, kad zāģis ir pastrādājis vēl uz dažādām paletēm, kastēm un visādiem sīkumiem. Ķēde joprojām ir virsū tieši tā paša, pirmā oriģinālā. Pa šito nedēļu es būšu izzāģējis jau savu bāciņu pusotru, bet par to mēs vairāk parunās nobeigumā. Bet pagaidām tu var pasīties, cik labi zāģis tiek galā ar kļavas baļķīšiem, un vēl te ļoti labi var redzēt, cik labi viņš met ārā skaidrs, kas arī reizēm ķīniešu lētajiem zāģiem ir trūkums. Un šobrīd ir pagājis kopš pirkšanas brīža kaut kādas nedēļas 2, un mēs ar zāģi sadarījuši tādas lietas, kā tik turies. Mēs esam sazāģējuši malku,
un vēl malku. Un par šito laiku mēs šo to sadarīja zāģu un plus mīnus sapratu, kam kā jāstrādā, un padalīšos arī ar tevi. Pirmkārt, pats galvenais, ko es izlasīju instrukcijā, tas nenotiek bieži. Instrukcijas mēs nemīlam, bet izrādās, ka eļas daudzumu var regulēt, un eļas daudzums, kas midzinās uz ķēdes, regulējas šī te ar skrūvu, un tā ideja tāda, ka uz katra bāciņa, ko tu uzpildi degvielu, tev ir jāiztērējas aptuveni arī visai bākai ar eļu. Tas ideālais daudzums. Es viņu uzregulēju vairāk, un ar šito te skrūvīti pirmo reizi viņu regulējot bija tāda sajūta, ka es viņu tā kā pārlaužu pāri. Pēc tam viņi sāk nākt normāli, bet pirms tas notika, eļļa vienkārši nenāca. Tagad viss ir kārtībā, bet no sākuma bija tāds sajūta, ka tas nav kaut kas ritīgs, un bija bail viņu griezt. Tā kā, ja arī skaties uz kaut kādu šitādu zāģi, tad to ņem vērā. Nākamais, es nezinu, kā tas attiecās uz garantiju, bet pats uz savu atbildību. Instrukcijā bija rakstīts, līdz nāca mazais skrūvgriezīts, un šeit šita te ņemās ārā tāda gumijas micīte. Un aiz tās gumijas micītes garām ir skrūve, tieši horizontāli šitā te uz karburātoru. Šis nav tas skrūvgriezs, šis ir cits. Un ar mīnusiņu skrūvgriezu tu vari paregulēt karburātoru vaļā ciet. Manā gadījumā es viņu dabūju pa pusi pagriezienu taisīt vaļā, un tad zāģis neslāpst strādājot. Atceries, ka, protams, regulācijas visas karbūziem notiek tikai tad, ja viņas ir nepieciešams, un tikai tad, kad motors ir silts. Augstam neko neregulē, nav jēgas. Bet visās pārējās ziņās šitas instruments ir vienkārši lielisks. Pats galvenais, kāpēc es izvēlējos šito te zāģi, tieši šito te. Es zinu, ka viņš ir lētais un tā tālāk, bet viņam ir rakstīts, ka viņš ir 56 kubi, un es skatījos Project Farm video, kur viņš bija apskatījis daudz dažādas zāģis, un izcēlās ar spēku tieši tie, kam ir vairāk kubi. Nu, tad līdz ar to es izvēlējos šito. Man liekas, tas bija ļoti pareizs lēmums, tāpēc, ka bija lētāk varianti arī ar mazāk kubiem, 40 kaut kas, un šitam laikam ir 56. Nu, tā te vismaz ir rakstīts, jā, 56 kubika. Un man šķiet, ka jauda manām vajadzībām ir pilnīgi pietiekama. Loģiski kaut kāda trakā šķērsam zāģēšana ar viņu vienkārši nesanāks, tas nav reāli, vai ne, mobīlo gateru no viņa neuztaisīs. Bet tai pašā laikā sazāģēt malciņu mājās, ja tu to nedari katru dienu, es domāju, ka labāks variants par šito ir, grūti iedomāties. Pats galvenais, ko es aizmirstu piebilst sākumā, man neviens par šito nemaksā, šito man neviens neuzdāvināja, es viņu nopirku par savu naudu un es saku to, ko es gribu. Ja man liktos, ka šitas instruments ir kak, es pateiktu, ka viņš ir kak, un ja man liekas, ka viņš ir ok, es saku, ka viņš ir ok. Un šitas par savu naudu, es domāju, ka viņš ir pat ļoti ok. Galvenais, turās ķēdi, un es domāju, ka tu problēmas nezinās. Es zinu, ka jums liekas, varbūt, ka sērijas iznāk reti, bet mums ir diezgan daudz darba, un mēs esam aizsisti dienu un nakti. Mēs mēģinām rauties visās frontēs, un jau tagad top nākamā sērija pa 2 stāvu gultu, kas būs man pašam. Tas būs interesants projekts, kur mēs apvienos gan masīvo, gan laminātu. Tieši tāpat kā ikdienā, mēs arī šeit strādājam gan. Ikdienā mums notiek gan lielākas lietas, gan, protams, arī kaut kas vienkāršāks. Un jebkurā gadījumā, ja tev interesē tas, kas notiek mazā uzņēmē ikdienā, es sev nosaucu par mazo uzņēmēju, vai arī kas workshopā jauns, vai arī lētā, citreiz dārgā, visādi gala instrumenti, tad droši nekautrējies un nospied abonēt kanālu, kā arī nospied laiku. Tiekamies nākamās epizodēs, jums bija Rudolfs un priecīgs Lieldienas!